procedūru, par vērtēšanas procedūru un sniegt kādus ieteikumus, kā sagatavoties varbūt eksāmenam. Un tātad par to runāšu es, Vita Jānozola, un pēc tam konkrētas lietas par konkrētu priekšmetu, tomēr priekšmetu speciālistu, tā ir Signita Gabrāne. Un tātad, kāda tad ir eksāmena norise? Eksāmena pašu norisi burtiski tūlītās 14. aprīlī vietnē būs publicēta šī eksāmena norises darbību laiki, un ar tiem varēsiet iepazīties. Tātad eksāmens notiek 12. maijā, uz šo brīdi tātad ir pieteiktas 166 šīs mācību iestādes, un vairāk kā 1600 kārtotāju. Prakse ir tāda, ka apmēram 10% parasti ir izvēlējušies kādu lieku eksāmenu, un pagājuši gadu kārtoja tātad šie 1400. Un es ļoti ceru, ka ir visi jau to izdarījuši, bet es drošības pēc vēlreiz atgādinu par piekļuves nosacījumiem, kuru vērtējumi noteikti ir ievadīti sistēmā. Jo tikai tajā brīdī, kad skolēna vērtējums ir ievadīts sistēmā un viņš ir 4 un vairāk, tikai tad sistēma skolēnu reģistrē eksāmenam. Jo, ja jūs būsiet viņu kaut kur uz papīra novērtējuši vai vienkārši skolēns, tajā brīdī nebūs kā eksāmena kārtotājs reģistrēs. Tas ir ļoti svarīgi. Un ja kādam ar to ir kaut kāds vēl aizķeršanās, tad, protams, pēc tam būs arī informācija, kur jūs varat mēģināt kādu saņemt atbalstu. Un tātad par vērtēšanas procedūru. Vērtēšana eksāmena notiek 3. līdz 9. jūnijam. Un es varbūt uzreiz atbildēšu, jo sabiedrībā ļoti bieži izskan tā doma, eksāmens mums ir maijā un certifikāti ir jūlijā, un kāpēc šis process ir tik ilgs. Tie cilvēki, kas ir piedalījušies vērtēšanā, viņi vairāk vai mazāk to saprot, bet es arī paskaidrošu pārējiem, jo iespējams vecāki jums uzdod tādus jautājumus un vēl. Tātad, pirmkārt, sāksim ar to, ka vērtētāji ir paši skolotāji, un jūs paši zinat, kādas ir māja beigas skolotājiem. Bet viena lieta ir uzsākt vērtēšanu, bet cita lieta ir līdz vērtēšanas sākumam veikt standartizāciju. Un standartizāciju parasti veic eksperti, un tas nozīmē, ka jau šobrīd esošos vērtēšanas kritērijus, un, kā saka, tos ideālos vērtēšanas kritērijus, mēs konfrontējam ar tām konkrētajām skolēnu atbildēm. Un diezgan daudz skolēnu atbildes tiek izvērtētas caur šiem vērtēšanas kritērijiem, un tad jau notiek arī kādas korekcijas, un viņas tiek pielāgotas tieši konkrētai skolēnu izpratnei. Un bieži vien ir arī tā, un tad tiek sagatavots speciāli šis standartizācijas materiāls, ir tā sauktā izvērstā vērtēšana ar iespējamiem atbilžu variantiem, un arī diskutablie jautājumi. Un tad visi vērtētāji lūk šajā standartizācijas sanāksmē vienojas par vienotiem vērtēšanas kritērijiem. Un tad vairs nav atkāpi no tā, kādas atbildes tiek pieņemtas un kādas par kādu punktu, par kādām atbildēm. Jo ļoti svarīgi, kāpēc ir šis centralizētais vērtējums, ļoti svarīgi, lai viena un tā paša tātad grupas skolēni par līdzīgām atbildēm saņemtu vienādu vērtējumu. Un pirmā daļā ir iesaistīts viens vērtētājs, un otro daļu vērtē savstarpēji nesaistīti 2 vērtētāji. Un tad, ja ir tāda situācija, un mēdz tā būt, jo ir, teiksim, ļoti neordināri, otrā daļa ir subjektīva vērtējuma daļa, tad tiek pievienots arī vēl 3. vērtējums, ir vēl 3. neatkarīgais vērtējums tādā gadījumā, ja otrai daļai parādās tāda liela starpība starp vērtējumiem. Un pēdējos gadus mums ir ieviesusies vēl šī jaunā vērtēšana, tā sauktā zemsliekšņa vērtēšana, kā saka, mēs drošības pēc tiem darbiem, kas ir tuvu tai robežai. Ja iepriekšējā tātad tie bija 10 un 15, šogad tātad tie ir 20, tad potenciāli tātad no 17 līdz 19,9. Tiem, kam ir viss darba vērtējums, tas jau parādās pirms certifikātu izsniegšanas, tad ir iespējams, ka notiek arī šī zemsliekšņa vērtēšana. Mēs drošības pēc pārliecinamies, un varbūt ir tomēr, vērtējam uzmanīgāk, skatāmies, varbūt ir, ka tomēr tas skolēns
pārkāpt to slieksni pāri. Līdz ar to ir situācija, ka ir darbi, kuriem varbūt ir bijuši pat 4 vērtējumi. Tajā brīdī ar to es gribu teikt, ka mēs ļoti, ļoti nopietni un atbildīgi izturamies pret šo centralizēto eksāmenu un pret šo darbu vērtēšanu. Šogad jūs visi zinat, tā tad ir šis 20% slieksnis, kas skolēnam ir jāsasniedz, lai viņš saņemtu šo certifikātu. Un certifikātus skolēns saņem 3. jūlijā, jo tātad, protams, certifikātus šobrīd, vismaz iepriekšējos 2 gadus, kopš certifikāti ir saņemami Latvija LV, informāciju var skolēns ieraudzīt iespējams arī ātrāk, bet lūdzu vajadzētu atcerēties, ka ļoti mēs runājam par to, un es nevaru galvot, kā tas būs šogad, jo mēs ļoti gribētu, ka tikai no 3. jūlija tā informācija ir pieejama. Un tas oficiālais datums ir tas 3. jūlijas, un lai nebūtu tāda pārsteiguma, ka, piemēram, kaut kādā 1. jūlijā vai jūnija beigās pēkšņi ierauga kaut kādus datus, un pēc tam 3. jūlijā saka, nē, man tur bija citādāk. Ja? Mums ir oficiāli pateikts 3. jūlijas, un, jo es vēlreiz saku, ir šīs zemesliekšņa vērtēšana, ir vēl pārējās visas vērtēšanas, kas var izmainīt tagad to rezultātu. Nākamais skolai, skolas administrācijai ir iespēja sistēmā redzēt savu skolēnu darbus pēc tam, kad tas vērtējums ir izsludināts. Un atceramies to, ka skolēnam ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt vērtējumu, iesniedzot šo apelāciju, bet tas ir jādara sākot ar 3. jūliju, un ja skolēns tiešām uzskata, es te aicināt arī, protams, paskatīties tomēr tā kritiski arī uz savu skolēnu šiem darbiem. Un tad viņš iesniedz šo apelāciju, un ja apelācija iesniedz pirmo 5 dienu laikā, tad arī nedēļas laikā tiek saņemts šis rezultāts. Bet pēc normatīviem dokumentiem tātad apelācija mums ir jāizskata. Viņu var iesniegt mēnešu laikā, tātad no 3. jūlija līdz 3. augustam. Un tātad savukārt izskatīšana arī mums notiek tātad mēneša laikā. Un ļoti aicinātu, tātad, ja ir apelācijas jāiesniedz, tad to darīt tikai elektroniski. Arī skolēniem tomēr viņi ir pilngadīgi, viņiem ir šie e-paraksti, un to tādā veidā vajadzētu kultivēt. Kā mēs varētu palīdzēt gan jums, gan skolēniem, tātad gatavoties eksāmenam? Principā es ļoti domāju, ka jūs visu šo informāciju jau zinat un visi viņu lielākā daļa izmantojat, bet es ļoti arī rosinātu šo informāciju, vai tā ir kāda e-klase, vai kur jums ir šī saziņas vieta, lai gan skolēns, gan arī viņu vecāki un vecāki, kuri ļoti aktīvi iesaistās bieži vien savu mazbērnu dzīvē, tad, lai viņi būtu informēti. Jo viena lieta ir, vai skolēns izmantos to informāciju vai ne, tā jau ir cita lieta, bet tādā brīdī, ja ir kaut kāda rezultāta vai ir kaut kādas pretenzijas, lai jūs varētu teikt, es maksimāli izdarīšu visu, lai es iedot jums visu šo informāciju. Tātad, ko es aicinātu? Tātad tie ir iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi. Es ļoti ceru, ka jūs jau ar viņiem trenēties. Protams, ja ir tāda situācija, ka no grupas, kas mācās šo sociālās zinātnes 2, varbūt 1 vai 2 skolēni tikai gatavojas kārtot eksāmenu, tad, protams, tur ir tāds varbūt sarežģītāk šī gatavošanās, bet te varētu būt šis skolēna pastāvīgais darbs, tātad viņš lūk šos eksāmenu uzdevumus pats var pildīt. Es joprojām aicinātu paskatīties tas, kas ir tātad, ko mēs saucam par skolu 2030 šo eksāmenu paraugu. Varbūt ne tik daudz pašiem eksāmenu uzdevumiem, bet vērtēšanas kritērijiem, šiem snieguma līmeņa aprakstiem, un kas tur ir tā, manā skatā, lielākā vērtība, varbūt ar kaut kādām korekcijām, bet tomēr tur ir šie atbilžu piemēri. Tātad kāda atbilde orientējoši tiek gaidīta, lai sasniegtu šo augstāko vērtējumu. Un atcerēsimies vienu lietu, nav tas, ka es dažreiz klausos, kāds saka, tā ir tāda papļāpāšana, ir sevišķi 2. daļā, tā tas īsti nav, jo tad nav nekāds brīnums, ka tas rezultāts gaidītais, augstais izpaliek.
Tāpatās tas nekas, ka tas ir domāts bija pirmām šim eksāmenam 22. 23. gadā, bet ieteikumu gatavojoties eksāmenam, tas nav uz konkrēto to 22. 23. gada eksāmenu. Tas ir vispār tātad tiem uzdevuma tipiem, tiem uzdevumu veidiem, jo, ja jūs jau esat pievērsuši uzmanību un salīdzinājuši iepriekšējo gadu uzdevumus, tad jums jau noteikti ir arī skaidrs tas, ko mēs saucam par eksāmenu matricu, ja par to rāmi, kādā mēs veidojam to eksāmenu, tos uzdevumu principus un pārējo, un to, par to, kā tam gatavoties, tas šeit ir ļoti labi un veiksmīgi uzrakstīts. Protams, es domāju arī, ka visi jau ar to ir iepazinušies, un ar to jūs esat iepazīstinājuši arī savus skolēnus. Tā ir šā gada eksāmena programma. Kas tad ir jauns šā gada eksāmena programmā? Mums arī mēs mācāmies, arī mēs pilnveidojamies, un mēs saprotam, ka eksāmenam ir tas ir normatīvajos dokumentos ierakstīts, ka eksāmens pārbauda tātad standarta sasniedzamos rezultātus. Bet gan standarta sasniedzamie rezultāti ir diezgan plaši, gan arī šie indikātori ir ļoti daudz. Un tāpēc šogad mēs eksāmena programmā ieviesām tādu novitāti, kas nekādā veidā nav pretrunā ar to, jo mēs tātad mazliet konkretizējam, jo eksāmena mērķis nekad nav pārbaudīt visu standartu, un mēs tad precizējam tos satura indikātorus, kurus tātad mēs piedāvājam pārbaudīt. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka tas palīdzēs gan skolotājiem, gan arī skolēniem tātad veiksmīgāk sagatavoties eksāmenu. Viena lieta ir satura indikātori, bet kādas prasmes tur tik likts iekšā un kas ar viņiem ir jādara. Un tagad es varbūt došu vārdu Signitai Gabrānei, kura jau varētu runāt par konkrētām tātad lietām. Signita, lūdzu. Paldies, Vita! Labdien, kolēģi! Un šodien es šeit runāju laikam kā ilgadējā eksāmena vērtētāja un arī pagājušajā gadā vadīju standartizāciju. Tāpēc arī Vita uzaicināja mani drusciņ sniegt ieskatu varbūt saturā dziļāk. Man kā vērtētājam, kā skolotājam, manuprāt, šie satura indikatori tiešām palīdz, jo tie palīdz fokusēt uzmanību uz standartā formulētajiem sasniedzamajiem rezultātiem un uz to, kas ir rakstīts sociālo zinātņu 2 programmā. Tātad zem šī satura moduļa taisnīga sabiedrība un valsts, lasot šo programmu, es kā skolotājs varu saprast, ka noteikti būs kāds uzdevums, kas ir par valsts pārvaldi un uzbūvi. Un standartā, protams, mēs lasām sasniedzamo rezultātu, ka tur ir dažādas valsts izcelšanās teorijas un tam līdzīgi, bet valsts pārvalde un uzbūve, tās varētu būt arī zināšanu jautājumi. Un tādēļ man kā skolotājiem noteikti būtu jāparunā ar saviem jauniešiem arī par to, ko viņi mācījās sociālajā vēsturē un sociālajā zinātnēs viens par valsts uzbūvi un varbūt pat, ko viņi atceras no pamatskolas. Jo prasmes argumentēt, pamatot, secināt, analizēt, protams, ir ļoti svarīgas, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par zināšanām, un zināšanas mūsu sociālo zinātņu 2 eksāmens pārbauda pārsvarā caur testu. Tālāk vēlēšanu sistēmas, kas ir gan standartā, gan programmā aprakstīts, politiskie režīmi un ideoloģijas, un es kā skolotājs šeit atkal varu domāt, ka iespējams tuvojas vēlēšanas, un pagājušajā gadā bija vēlēšanas, varbūt, ka ir tomēr jāpaskatās šajās programmās, politiķu piedāvātajās un jāpaskatās, vai tur var kādu ideoloģiju atrast vai nevar. Un tā atkal ir teksta analīze, informācija, pratība, ko iespējams var pārbaudīt šis eksāmens. Un ētikas un taisnīguma teorijas, protams, ka mēs skolā mācām šīs 4 ētikas teorijas, kas programmā ir nosauktas, kas ir pieejamas mācību materiālos, skola 2030.
Un arī Džona Roza taisnīguma teorija ir pie šī punkta, un būtu tikai loģiski, ka, ja tas ir programmā, mēs to arī mācām skolēniem, un iespējams tas var būt eksāmenā. Es te fantazēju, bet es kā skolotājs šos indikatorus lasu tieši šādi. Vita, nākamo slaidiņu lūdzu. Tiesiskums. Ar tiesiskumu pagājušajā gadā, vērtējot darbus, bija ļoti interesanti, jo mūsu skolēni ļoti viegliprātīgi attiecas pret jēdzieniem. Un domājot par šo satura modeli, mums kā skolotājiem laikam lielāka uzmanība ir jāpievērš tieši jēdzieniem un izpratnei, kurā brīdī kuru jēdzienu lieto. Ja piemēram pagājušajā gadā sociālo zinātņu 2 eksāmenā, 2. uzdevumā bija jautājums: nosauc juridiskās atbildības veidu. Tad atbildē tika gaidīts krimināla atbildība, administratīvā atbildība, civiltiesiskā atbildība. Un noteikti ne krimināla likums, ne civila likums, ne naudas sods, jo tas ir pavisam par kaut ko citu. Tātad ir ļoti svarīgi tomēr šķirt šos jēdzienus, kad mēs runājam par kriminālu atbildību, kad mēs runājam par kriminālu tiesībām un kad mēs runājam par kriminālu likumu. Un, ja mēs analizējam konkrētus gadījumus, un mūsu eksāmenā šie gadījumi, kā jau Vita teica, nemainās jau kuru gadu, jo matrica nemainās, tātad 3., 4. tur uzdevums pirmajā daļā varētu būt tieši šī darbs ar gadījumiem, ar situāciju analīzi. Tātad aicinam mūsu jauniešus un stundās to trenējam lasīt, ko tad prasa uzdevums, un noteikti atsaukties uz tiesību normām. Jo, ja pirmajā satura modulī skolēni vēl var fantazēt kaut ko, filosofēt, tur ir ētikas dilemmas, tad šajā modulī nekāda filosofija nav pieļaujama. Ir stingra turēšanās pie tiesību normu izpratnes, pie tiem tekstiem, pie tiem likumu pantiem, kuri ir piedāvāti uzdevumos. Un šī prasme lasīt normatīvos aktus, lasīt likumus ir ļoti, ļoti svarīga vidusskolā. Tālāk lūdzu, Vita. Jā. 3. satura modulis - inovatīva pārvaldība un globālā konkurētspēja. Jāsaka tā, ka vērtējot vairākus gadus mūsu eksāmenu, ir jāatzīst, ka lielai daļai jauniešu tieši ekonomikas moduļi 3. un 4. sagādā vislielākās grūtības. Tādēļ arī šodien mēs šajā prezentācijā ielikām vēl dažus slaidiņus, kuri būs vēlāk tieši par ekonomisko modelēšanu. Bet skatoties uz šo tematu, cienītie kolēģi, mūsu programmās un standartos mēs ko varam izlasīt? Mēs varam izlasīt, ka mums ir jāstrādā ar skolēniem un jāatšķir dažādas uzņēmēja darbības formas. Jāsaprot, kas ir sociālā uzņēmēja darbība. Mums ir jāstrādā ar uzņēmēja darbības formu un veidu analīzi. Ir jāsaprot arī, kas ir grāmatvedības peļņa, piemēram, kas ir patstāvīgās izmaksas, kas ir mainīgās izmaksas. Un tad tālāk mēs aizējam arī uz ekonomikas ciklu, kas ir makroekonomikas pamats, un tātad uz fiskālo un monetāro politiku. Ja es kā skolotājs šeit izlasu šos satura indikatorus, tad, manuprāt, tas man pasaka priekšā, ka man noteikti ar skolēniem vēlreiz ir jārunā par ekonomikas cikliem, ir jārunā nopietni, ir jāsaprot, kāda fiskālā politika un kāda monetārā politika ir piemērojama katrā no ekonomikas cikliem.
Vita, tālāk lūdzu. Nu, un, protams, pie cilvēka kapitāla ar šiem ADAS modeļiem, tātad kopējais pieprasījums, kopējais piedāvājums. Nu, manuprāt, šis ir pamats ekonomikas saturā sociālajā zinātnē S2 un šo te moduļu konstruēšana un tātad līkņu maiņa dažādu ekonomisko notikumu rezultātā, nu, ir atkal tas, kas ir jāpiedāvā jauniešiem, ar ko ir jāstrādā, gatavojot jauniešus eksāmenam. Domājot par starptautiskajiem ekonomiskajiem sakariem un protekcionismu, nu, laikam šogad Trumpa kungs mums ir piedāvājis medus maizi, un mēs varam runāt par protekcionismu uz ļoti konkrētiem pamatiem, un arī aicinām jauniešus tomēr vispārināt šīs lietas. Jā, nu, mēs varam kaut vai šogad strādāt ar šiem te tarifiem un tiešām aktuālo sociālo, ekonomisko un politisko situāciju, bet aicinām jauniešus tomēr visu laiku pielietot teoriju praksē. Un pie ilgtspējas, nezinu, kā jums liekas, bet man liekas, ka programmā ļoti liels uzsvars ir uz aprites un lineāro ekonomiku. Un ja mēs domājam par ilgtspēju, tad aprites ekonomika, zaļais kurs, nu droši vien arī ir tās lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība tīri saturiski. Nu, un tagad aiziesim uz pāris ekonomikas modeļiem, Vita. Nē, vispirms vēl būs par vērtēšanu. Un bez šī snieguma līmeņa apraksta laikam nevar jēgpilni strādāt ar jauniešiem un mācīt viņus veidot modeļus. Ja? Un pievēršu jūsu uzmanību tieši otrajam un trešajam kritērijam - modeļa izmantošana skaidrošanai. Tātad, ja skolēns saprot likumsakarības, tad viņam tās būtu arī jāizmanto. Mīļie kolēģi, pievērsiet uzmanību tam, kas ir rakstīts 3., 4. līmenī. Piemeklē situācijai piemērotāko modeli vai izmanto izveidoto modeli parādību skaidrošanai. Pagājušajā gadā mūsu eksāmena pirmajā daļā bija dots modelis jau gatavs un bija tikai līknes jāvirza pa labi vai pa kreisi, un savukārt otrajā daļā bija nosaukts konkrēts modelis, tātad jauniešiem vajadzēja tikai ieraudzīt, par kuru modeli šeit ir runa. Un tātad, ja jaunieši ierauga šo modeli, tad viņam ir jāskaidro, kādi raksturlielumi tur ir. Ko nozīmē Z-as, ko nozīmē Y-as, ko nozīmē X-as. Jā, un tātad jāpielieto konkrētie raksturlielumi, vai nu tie ir vārdos rakstīti, vai nu tie ir ar ekonomikā pieņemtiem apzīmējumiem rakstīti, un jāskaidro šī likumsakarība. Tātad, mainoties rakstura lielumam uz vienas as, kas notiek uz otras as, kāda ir šī likumsakarība. Un modeļa izmantošana prognozēšanai. Tātad, kas notiks, ja izmainīsies kāds no rakstura lielumiem, vai ja notiks tā situācija, kas ir aprakstīta uzdevumā. Tātad nepietiek ar to, ka skolēni prot uzzīmēt. Viņiem vārdiski ir jāprot aprakstīt tas, ko viņš tikko ir uzzīmējis vai ko viņš redz. Nu, un aiziesim tad uz reālajiem tiem modelīšiem, kuri, nu, tā kā paši izplatītākie. Tātad pagājušā gada otrās daļas 6. uzdevums dotajā darba tirgus modelī. Tātad ir dotas 2 asis ar bultiņām, un jaunietim ir jāsaprot,
ka ja tas ir darba tirgus modelis, tātad uz vienas as ir nodarbināto skaits, un uz otras as ir alga. Vai viņi to rakstīja ar vārdiem, vai viņi to rakstīja ar apzīmējumiem, pilnīgi vienalga, abus mēs ieskaitījām, bet viņam ir jāsaprot, kas uz tām asīm ir. Nākošais momentiņš ir šīs līknes. Nu, tātad atkal skolēnam ir jāsaprot, kas ir pieprasījums un kas ir piedāvājums. Un tātad mēs ar jums, mēs esam darbs, mēs esam darbinieki, mēs esam tie, kas sevi piedāvājam darba tirgu. Un savukārt uzņēmēji, tajā gadījumā tas bija palielinoties sociālo uzņēmumu skaitam, tātad arī sociālie uzņēmumiem mums rada lielāku pieprasījumu, un mēs attiecīgi tad varam iestāties darbā. Un tas, kas bija jāparāda šajā grafikā, skaidro, kā izvēlētās aktivitātes ietekmēs tautsaimniecību, izvērtējot vismaz 2 rādītājus. Nu, tātad, kas notiks, ja nodarbināto skaits palielināsies, ja pieprasījums palielināsies vai piedāvājums palielināsies? Atkal šeit ir iespēja paņemt vienu vai otru rādītāju, bet skaidrs, ka ir jārunā par to, ko tu redzi modelī. Un arī pagājušajā gadā varēja virzīt gan šo pieprasījuma līkni, tā kā ir parādīts, gan arī piedāvājuma līkni. Galvenais, ka tās abas tika virzītas pa labi. Kas mani tikko nomutēja? Ja, no kuras vietas jūs mani nedzirdējāt, Vitiņ? Ka virzītas pa labi, ka viņas virzītas galvenais, ka abos gadījumos virzījās pa labi. Jo tas tā bija pareizā atbilde. Savādāk šajā situācijā nevar būt. Vitiņ, nākamo. Jā. Nu, lūk, savukārt tātad kopējā pieprasījuma un piedāvājuma modeļi bija pirmajā daļā. Ja nemaldos, kurš tas uzdevums bija, jau neatceros, nu nav svarīgi, bet fakts kā tāds, ka tas bija 6. uzdevums. Un tātad tur bija valdība pieņēma lēmumu palielināt valsts investīcijas. Secini, kā valdības lēmums ietekmēs ekonomisko situāciju valstī. Un šeit špikerītiem principā es jums ielikušos 2 ļoti daudz izmantotos zināmos modeļus, kas principā ir bijuši visos kursos, nu, ka ir šī inflācijas plaisa un recesijas plaisa. Neiedziļināsimies laikam dziļāk saturā, jo daļai tas viss ir ļoti labi zināms. Tiem, kas nav zināms, Naudas skola LV rulē, bet var paskatīties arī citos materiālos un vienkārši pašiem apgūt šo teoriju. Saprotu, ka tas ir izaicinoši, bet laikam jādara. Vita, tālāk, tur būs vēl cits modelītis. Makroekonomiskais līdzsvars. Ļoti, skatoties pēc mūsu programmas un standarta, par iekšzemes koproduktu mums ir jārunā diezgan daudz. Ir jārēķina iekšzemes koprodukts, ir jāsaprot tātad iekšzemes koprodukta veidi un tātad kā tas kolerē ar makroekonomisko līdzsvaru. Un tādēļ šeit arī ir iedots viens no modeļiem, kas varbūt varētu jums palīdzēt, nu tā kā pamats. Ejam tālāk. Nu, un tātad alternatīvās izmaksas. Pie uzņēmēja darbības, protams, šis te alternatīvo izmaksu modelis, kad ir jāskatās, tātad 2 produkti tiek ražoti, un kādas tad ir šīs alternatīvās izmaksas 1., 2. un 3. gadījumā, un kāds tad ir ieguvums.
Atkal ieliku tikai kā atgādinājumu, ka es kā skolotājs, kā vērtētājs, lasot šī gada programmu, kas ir visiem mums brīvi pieejama, es kā skolotājs tur spēju nolasīt šos modeļus. Vai tie būs eksāmenā vai nebūs, mēs nezinām. Bet jebkurā gadījumā, kā Vita teica, man liekas, šis ir viens labs pilnveidojums tieši programmā, ka tomēr skolotājiem ir mazs špiķerītis, kam tad pievērst lielāku uzmanību. Vita, ejam tālāk. Un nākamais izaicinājums sociālo zinātņu 2 eksāmenā ir pierādīt apgalvojumu un pamatot apgalvojumu. Un šīs lietas mums ir vajadzīgas gan pirmajā daļā. Pirmajā daļā pārsvarā ir šī apgalvojuma pamatošana ar faktiem, vai nu no avotiem, vai nu no personīgās pieredzes, kā nu kurā gadā eksāmenā mums liek to darīt, bet aicinājums, atgādināt saviem jauniešiem un arī sev. Pamatot nozīmē izmantot loģisku, saprotamu struktūru, izmantot faktos balstītus spriedumus un aiziet līdz loģiskam secinājumam. Tātad, un parasti par šiem uzdevumiem ir 3 punkti. Tātad, pirmais punkts, ka ir skaidra struktūra, ko tad gribēja pateikt, 1 punkts. Vēl 1 punkts ir, ka ir izmantoti fakti. Fakti ir ņemti vai nu no pieredzes, vai nu no avota, kā tas ir rakstīts, un ir redzamas likumsakarības vai secinājums. Šie ir tie svarīgākie balsta vārdiņi, ar kuriem derētu strādāt, tā kā mēs jauniešiem stāstam par eksāmena struktūru. Pagājušajā gadā pirmajā daļā bija 4. uzdevums par audzināšanas lietām un par tikumu ētiku. Un tur bija pamato atbildi par izvēlēto teoriju, izmantojot atsauces uz avotu un faktus no skolas pieredzes. Tātad, ko mēs gaidījām kā vērtētāji? Mēs gaidījām, ka skolēns pasaka, ka tā ir tikumu ētika, tāpēc, ka avotā ir atsauce uz ministru kabineta noteikumiem numur 480, kur ir nosauktas dažādas vērtības, kas ir saistītas, protams, ar tikumiem, un ka manā skolas dzīvē, piemēram, ir 4. maija svētkiem veltītā līnija, kur arī runā par patriotismu, par dzimtenes mīlestību, un tā ir gan vērtība, gan arī tikums. Lūk, tātad ir apgalvojums, ir atsauce uz avotu un ir atsauce uz faktu no skolas dzīves. Vita, tālāk. Tālāk ir tātad šie rīcības vārdi, kas arī ir, jā, tātad programmā eksāmena. Un saistībā ar snieguma līmeņa aprakstiem ir arī šie rīcības vārdi. Vita ir ielikusi 3 slaidus ar visiem iespējamajiem rīcības vārdiem, kas varētu būt mūsu eksāmenā. Bet pieredze rāda, ka iepriekšējos gados mums ir bijuši rīcības vārdi analizē, aprēķini, pamato vai argumentē, pārsvarā ir bijis pamato, un es jau par šo paskaidroju. Ja runā par vārdiņu aprēķini, tad tie ir pirmajā daļā šie te pēdējie uzdevumi, un pagājušajā gadā jaunieši ļoti labi tika galā ar akciju aprēķināšanu un izdevīguma aprēķināšanu. Un tātad aprēķinos ir ļoti svarīgi, par ko mēs runājam, par eiro,
vai par kilogramiem, vai vēl par kaut ko. Tātad neaizmirst arī šīs te mērvienības klāt pierakstīt. Vita, tālāk tur bija citi svarīgi rīcības vārdi. Jā, pierādi. Pierādi, ka tā ir, ka šis tavs piedāvātais pasākums pilsoniskās rīcības, piemēram, otrajā daļā, pierādi, ka tas dos rezultātu. Un uz šo, cienītie kolēģi, gribēju vērst tiešām jūsu lielu uzmanību. Kā jau Vita teica, un pagājušajā gadā mēs vērtētāji savā starpā runājām, dažreiz jaunieši lasot otro daļu, un to rakstot, saka, ai, nu tur tāda pļāpāšana. Un tādēļ nav jābrīnās, kā arī par otro daļu pagājušajā gadā jaunieši saņēma procentus, manuprāt, no 90% izpilda otrajai daļai, kas bija augstākais rezultāts, līdz kādiem 2%, kas bija zemākais rezultāts. Jo tā nav pļāpāšana. Nu, ja tu izdomāji kādu pilsonisko aktivitāti, nu, piemēram, norganizēt piketu, nu, tad pierādi, ka šis pikets atrisinās piedāvāto problēmu. Ja tev nav pierādījumu, faktos balstītu, avotos balstītu, tad tu saņem tieši 0. Jā, tātad izveido skaidrojumu, spriedumu virkni, pierādot šo te apgalvojumu. Nu, un prognozē, atkal prognozē balstoties uz faktiem. Nevis prognozē papļāpājot, ka varētu būt tā, bet ja tu esi izgājis pirms tam 4 uzdevumus, sākot no problēmas definēšanas otrajā daļā, turpinot ar SVID analīzi, turpinot ar piedāvātajiem pasākumiem, nu tad prognozē, kā viss tas, ko tu uzrakstīji, varētu ilgtermiņā vai īstermiņā ietekmēt šo problēmas risinājumu, situāciju tautsaimniecībā, situāciju politikā, situāciju sabiedriskajā dzīvē. Vita, tālāk. Attiecībā uz vārdiņu secināt, nu, tur var būt diži nav ko pievērst uzmanību, bet vārdiņš skaidrot. Pirmajā daļā, eksāmena pirmajā daļā, vārdiņš skaidrot šo gadu eksāmenos ir parādījies gana daudz. Un parasti pie šī jēdziena skaidrot ir 2 punkti. Tas nozīmē, ka jaunietim nevajag radīt jaunas zināšanas. Viņam ir jāskaidro kāds jautājums, balstoties uz to, ko var izlasīt tātad dotajā avotā un salikt kopā ar savām zināšanām. Nu, piemēram, pagājušajā gadā pirmajā daļā, 5. uzdevumā bija tur nosaki to politisko režīmu, Francijā, nosaki vismaz 2 aprakstītās pilsoniskās līdzdalības formas, un pēc tam skaidro, kas ir sociālais taisnīgums. Tātad, principā, šeit tiek prasīts, lai skolēns paskaidro savu izpratni par to, kas ir sociālais taisnīgums. Un tad 5 uzdevumiņš bija novērtē aprakstīto situāciju no sociālā taisnīguma viedokļa. Tātad, vai šī situācija sakrīt ar tavu skaidrojumu? Un, protams, kā aicinām arī jauniešus domāt, nu, ja tas teksts eksāmenā ir ielikts, tad visticamākais viņš palīdz atbildēt uz jautājumiem. Nevis viņš ir vienkārši tāpat, kā dažreiz jautri skolēni saka, ai, tekstu jau varēja nelasīt, tāpat varēja atbildēt. Nu, un smieklu lokā pagājuši gadu viens arī bija atbildējis, otro daļu bija uzrakstījis visu par ceļu satiksmes noteikumiem. Acīm redzot, skolotājs bija licis iezubrīt pilota eksāmenā, man liekas, par ceļu satiksmes noteikumiem bija pilota eksāmenā. Visu otro daļu, nu, viņš jaunietis arī visu par ceļu satiksmes noteikumiem izstāstīja. Tas nekas, ka tur bija sociālā uzņēmēja darbība. Vita, tālāk.
Jā, nu un pie Es gribēju eksāmena. pateikt, tas bija tā kā par eksāmenu programmu, jo šis viss, ko Signita tagad stāstīja, faktiski tā informācija ir atrodama eksāmena programmā. Signita eksāmena programmu mēģināja ilustrēt ar pagājušā gada piemēriem. Un šeit tā tad ir vēlreiz atgriežamies, ja tā var teikt, noslēgumā. Tātad, ka eksāmena tā pati struktūra, tās ir tātad tās divas daļas, un pa vidu ir starpbrīdis. Jā, varbūt vēl Signita kaut ko komentēs Jā. par kompleksu Un, problēmu risināšanu. kolēģi, dažreiz mēs ar jums, es tagad kā skolotāja runāju, absolūti kā skolotāja, mēs ļoti maz pievēršam uzmanību programmētāju sadaļai, kur ir prasmju veidi. Tur ir analītiskā spriešana, zināšanas izpratne, argumentēšana tam līdzīgi. Un lūk, šie rīcības vārdiņi, kurus Vita ir salikusi un kurus es mēģināju, nu tā kā ilustrēt, tas jau arī ir par to, ko mēs programmā izlasām. Nosaki, nosauc, izraksti. Nu, tie ir tie 20%, kas ir programmā zināšanas un izpratne. Analītiskā spriešana, nu tad analizē, salīdzini, dažos gadījumos varbūt tur varēja būt tas skaidro, un tad jau tā smagā artilērija ir tie pamato, prognozē un tam līdzīgi. Un tādā veidā tā programma mums reāli palīdz, ja mēs viņu lasām ar sapratni. Un, cienītie kolēģi, atgriežoties pie eksāmena struktūras, burtiski man pēdējie 2 teikumi arī speciāli ieliku pagājušā gada ekrāna uzņēmumu no otrās daļas uzdevumiem. Cienītie kolēģi, pievērsiet savu jauniešu uzmanību šim vienam momentiņam. Tātad katru gadu, cik mums ir bijis eksāmenu, otro daļu uzdevumus mēs tā kā varam iedalīt 2 daļās, kur pirmais un otrais uzdevums, vai dažreiz tikai pirmais uzdevums, ir par vienu, un pārējie uzdevumi tad jau ir kompleksi par problēmu. Lūdzu, pievērsiet jauniešu uzmanību, kā pirmais uzdevums visticamākais nav par problēmu, un pagājušajā gadā tā arī bija. Nosaki, vai jaunizveidotais uzņēmums atbilst sociālā uzņēmuma statusa kritērijiem. Argumentē savu atbildi, norādot informācijas avotus. Ja? Tātad bija jāatbild par to, vai tas situācijā norādītais uzņēmums atbilst. Un jaunietim vajadzēja izlasīt tikai situāciju, un tā kā pirmo avotu, ja nemaldos, tur bija. Otrais uzdevums - formulē avotā B problēmu, tikai B avotā. Un tas bija uz 8 punktiem šie 2 uzdevumi, un tad jau trešais uzdevums sākās formulē problēmu, kas izriet no visiem dotajiem avotiem un no situācijas konteksta. Tātad pievērsiet jauniešu uzmanību, kā tas kompleksais uzdevums, kas izriet viens no otra no problēmas, sākas tikai ar to daļu, kur formulē problēmu. Formulē problēmu. Ja? Un 3 punkti. Un tad jau izvērtē formulēto problēmu ietekmējošos faktorus un piedāvā aktivitātes un tā tālāk. Kā jau Vita teica, matrica nemainās. Tātad šie uzdevumi, kas sākas no formulē problēmu, no visiem avotiem un situācijas, matrica nemainās. Un vērtētāji diezgan daudz runājām arī par šo pēdējo uzdevumu, kas ir katru gadu bijis eksāmenā ilgtermiņa un īstermiņa sekas. Un, cienītie kolēģi, atgādinām saviem jauniešiem, kā ekonomikā īstermiņa sekas ir gads, maksimums, principā tas ir gads, ļoti ātri šīs sekas iestājas. Ilgtermiņa sekas tie ir 3 gadi un ilgāk.
jo arī visi attīstības dokumenti principā tiek veidoti uz 3 gadiem, uz 5 gadiem. Tātad īstermiņš, ilgtermiņš. Īstermiņš 1 gada laikā, kādas pārmaiņas mēs varam redzēt. Un atkal šī prognoze par īstermiņa, ilgtermiņa sekām, tās saistās ar problēmu, ar to problēmu, kuru definēja, kuru centās risināt, un tagad paskatās, kādas tad sekas tas rada. Tātad eksāmena struktūra, kā jau Vita teica, matrica nemainās sākot no pilota eksāmena, un, kā mēs redzam programmā, arī tāda pati būs gaidāmajā eksāmenā. Ja? Un tātad otrā daļa, šis 1 uzdevums vai 2 uzdevumi ir par kaut ko citu, un tad jau komplekss problēmas risinājums, matrica, izriet uzdevumi viens no otra. Lūk, jautājumu uz šo brīdi nav. Mans runājamais tā kā ir beidzis. Vita, ja es kaut ko nepateicu, tad... Ne. Liels, Signīte, tev paldies. Es drusciņi vēl papildināšu, jo tieši klausoties šo pēdējos 2 slaidus, tavu komentārus, es papildināšu un atgādināšu, ka līdzīgi kā iepriekš arī šogad eksāmenā tātad skolēnam būs darba lapas un atbilžu lapas. Un visi šie avotu gabali, likumu fragmenti un citas, tas būs šajā darba lapā, un arī, ja uzdevumi būs darba lapā, bet atbildes skolēns rakstīs atbilžu lapā. Un lūk, es pieļauju, ka jūs lielu daļu jau tā arī darāt, kas ļoti svarīgi, lai skolēns saprastu to uzdevumu vai to jautājumu un meklēt atbildi. Tad atgādiniet, ka darba lapā viņš var veikt dažādas piezīmes, pasvītrot, viņš var vilkt bultiņas, lai saprastu, kurš tad ir uzdevuma formulējumā galvenais un kas ar ko ir saistīts, kā katram ir šī mācīšanās prasme un veids, un šīs darba lapas paliek skolā. Faktiski neviens, viņas ir domāts, viņas var izmantot, protams, skolotāji savam metodiskajam darbam. Pēc tam, ja viņas ir tīras, ja viņas saķēpātas, tad nekā. Un tikai atbilžu lapā skolēns raksta to savu gala īsto atbildi konkrētajā vietā. Un, protams, es zinu, ka tā ir visiem liela problēma. Un aicinam tomēr atgādināt skolēniem, ka ja vērtētājs nevar viņa darbu izlasīt, viņam ir ļoti grūti viņu novērtēt. Uzreiz varu pateikt, ka manā daudz jau 11 gadu praksē man nav bijis tāds gadījums, kad mēs rokraksta dēļ nenovērtējam. Bet ir gan bijis tāds, ka 3 cilvēki mēģina izlasīt vienu darbu, lai beigās saprastu, kas tad tur īsti ir rakstīts. Ja, tātad šis ir arī tāds it kā tehniska lieta, ja, bet tomēr arī katrs tas, ja tā var teikt, mazais sīkumiņš palīdzēs skolēnam. Un vēl, kāpēc pirmā daļa, kāpēc šeit starpbrīdis ir uzrakstīts? Arī domājot tīri par to eksāmenu norisi, viena no tādām lietām, ko mums arī dažreiz sabiedrība pārmet, ir tas, ka no eksāmeni ir ļoti gāri, ilgi un tā. Es domāju, jūs visi atcerieties pirmo gadu, kad savukārt bija tas satraukums par to, ka pirmās daļas izpildē bija pārāk īss laiks paredzēts. Un tāpēc mēs pielikām šīs pirmās daļas izpildē garāku šo laiku. Eksāmens līdz ar to kopumā pagarinājās. Bet atceramies arī to, ka skolēns tātad, ja viņš ir ātrāk izpildījis kārtīgi, viņam vairs tiešām nav ko rakstīt pirmo daļu, viņš drīkst iziet ārā ātrāk, un viņam vēl ir starpbrīdis, kas būs 30 minūtes. Un te arī varbūt rosināt tīri to praktisko, lai starpbrīdis skolēns izmanto savu, kā saka, enerģijas resursu atjaunošanai. Vai tā ir pusdienas, un ja skolā, teiksim, jums tajā brīdī strādā ēdnīca, tad tur nav problēmas, bet ja ne, tad varbūt arī viņam aicināt pirms tam, lai viņš šo starpbrīdi, šis 30 minūtes ir paņēmis līdzi kādu ēdienu, un lai viņš var tātad uzņemt šos spēkus. Jo, faktiski, jā, ir it kā garš tas eksāmens, bet ir tā
pusstundas starpbrīdis, un viņš to, tās rezerves jau var atjaunot. Vēl tātad ir arī tāda atgādinājuma informācija. Tātad, ja ir kāda saistībā ar pašu eksāmenu norisi, vai ar šo darbu pieteikšanu, vai vēl pēkšņi pēdējā brīdī kāds skolēns kaut ko izdomā mainīt, ja ir kaut kādas lietas, kuras jums šķiet tā varbūt nav, vai tā var vai nevar, tad ir mums šis atbalsta dienests, uz kuru var zvanīt vai kuram var rakstīt šos e-pastus, un kur viņi mēģinās risināt šīs jūsu, viņi gan vairāk saistīti ar tehniskajām lietām, kas ir saistītas tātad ar eksāmena norisi vai sagatavošanos eksāmenam. Es domāju, jau šo atbalsta dienestu informāciju jūs visi arī zinat, es tikai vēl vienreiz to mazrusciņu aktualizēju.